Paldies visiem, kas šodien šajā ekstremālajā sarkanā brīdinājuma laikā ir šeit ieradušies un ir gatavi uzklausīt un klātienē satikt un apsveicināties un uzdot savus jautājumus mūsu šīs dienas goda viesim. Jau vairs nevar saskaitīt, cik mums kā RR fondam bijuši daudz šie pasākumi, bet trešo gadu pēc kārtas mēs taisam arī šādu runāšanas pasākumu, un šodien mums ciemos ir viens no bronzas medaļas kaldinātājiem pagājušā gada pasaules čempionātā hokejā, kopumā 5 pasaules čempionāta dalībnieks, olimpisko spēļu dalībnieks, tikko pagarinājis līgumu arī Zviedrijā, Zviedrijas čempions un kopumā lielisks tāds paraugs jaunajiem hokejistiem Mārtiņš Dzierkals. Sagaidām ar aplausiem. Tā kā mēs ceram tādā brīvā gaisotnē gan parunāties, gan uzklausīt, ko jūs gribat dzirdēt, kaut kādus pirmos jautājumus. Es ievadīšu un tad pastaigāšu apkārt ar mikrofonu, lai viņi virza to sarunu. Mārtiņ, ko tu pavasaru? Kā tu trenējies? Kas tev tagad ir tava rutīna? Vispirms es pateikšu tiešām paldies visiem, kas atnāca. Laiks mums ir kāds ir. Un tā kā visi lielākie maleči, kas esat atnākuši, prieks jūs redzēt šeit satikt Siguldā. Tātad, runājot par manu ikdienu šobrīd, trenējos daudz. Treniņi hokejistiem vasarā ir citādāk. Mēs esam pārsvarā zālītē, fiziskus treniņus vairāk, un tas ledus tāds fonā. Jo mums, tā, kad notiek īstā hokeja sezona, tad mums ledus ir katru dienu. Tāpēc vasarā vajag ielikt tādu fizisku bāzi, lai pietiek spēks visai sezonai. Girgensons teica, viņš vasarā 6-7 stundas dienā trenējās. Cik tev sanāk? Es nezinu, es neesmu tā kā reiķinājis. Es domāju, ka viņam nav tā, ka viņš 6 stundas no vietas trenējās. No vietas, kopā tā. Jā, tā varētu sanākt. Ja tu aizēji uz ledu, tev ir jāsaģērbjās, jāiesildās, jāaiziet uz ledu. Tad ir zāle, jāsaģērbjās, jāiesildās. Ja tu tā domā, tad to laiku arī varētu savākt tādas 6 stundas noteikti. Sanāk arī tev, ja? Es domāju, ka jā. Labi, bērnībā tev hokejs sākās 3 gadu vecumā. Nopietni, ja? 3 gadi. Tieši tā, mamma man uzlika uz slidām 3,5 gadi. Es neteiktu, ka es biju lielais hokejists, bet man uzlika uz slidām. Un kas tu kā 3-gadnieks tā kā vispār saprati, kur tev ir atveduši, uz ko tev virza, vai tev tur tas ledus vienkārši pats par sevi interesē, vai tas process, vai tu jau gribēji būt Latvijas izlasē? Daudz saprašanas laikam man nebija tajā laikā. Man vienkārši uzlika slidām un ņēma darbojies, bet man ir 2 vecāki brāļi. Abi 2 spēlēja hokeju. Un tad mans tāds dzīves sapnis jau no mazotnes bija tāds, man jābūt labākiem par viņiem. Es gribu būt tā kā viņi un gribu būt vēl labāks. Un brāļi nav izlasē spēlējuši, to es. Labi, paliekot pie tās bērnības, cik viegli vai grūti tev bija tā kā sev pārvarēt visu laiku, turpināt trenēties? Tev bija brīži, kad tev bija tā kā sev jāpārvar, jāpiespiež? Godīgi sakot, kad es biju maziņš, tādas lietas man galvā nebija. Es vienkārši izbaudīju procesu, es biju ar saviem vienaudžiem, mums bija hokeja komanda. Es daudz nedomāju, vai tas ir grūti vai nē. Es vienkārši ņēmu un darīju. Vecāki man ved uz treniņiem, tas bija mans uzdevums, kas bija jādara. Un vēlāk, ir bijuši kaut kādi tādi, zin kā, ka tev tur tās nometnes, tur 3 treniņu dienā, vasarā 33 grādos, tas nav tik vienkārši. Jā, es to pilnīgi piekrītu, un noteikti tādas grūtības vairāk uznāk no 16 gadiem, no 15 tāds, kā jau pieminēju, vasaras nometnes, tas noteikti hokejistiem visvairāk galvā paliek vissmagākā daļa visā gadā. Protams, ka jāiet vienkārši cauri tam. Tās grūtības ir tādas fiziskas vairāk, vai ne? Es domāju, ka katram kaut kādas grūtības ir bijušas, jā. Tikai fizisks, nav bijis tāds, ko es te... Mest pie malas. Jā. Godīgi personīgi es teikšu, ka man tā nav bijis, jo man vienmēr bija tas mērķis, kā es teicu. Vienmēr teicu, 2 brāļi man ir, vecāki, un man bija tas mērķis, jābūt labākiem. Tad es, skatījos uz visiem lieliem hokejistiem, ka pa televizoru rādu, man bija tāds, vienu dienu es arī tur būšu. Tam man vienmēr bija tādi mērķi, uz kuriem es skatījos un gāju, un noteikti tas arī tā kā palīdzēja iet cauri tādām grūtībām, tāpēc es laikam par to tik daudz nedomāju. Un kas bija tie hokejisti, uz kuriem tu skatījies bērnībā? Sāksim ar to, ka vienkārši tas katrs maijs, kas mums Latvijā ir, man tā paveicies, būt hokejistam Latvijā, jo es
nezinu kādu iemeslu dēļ, bet Latvijā mēs to hokeju ļoti, ļoti mīlam. Un es domāju, būtu jebkura cita valsts vinējis to bronzu, mums nebūtu šeit tāda svētki, ja vēl joprojām pasties piemin to un pieminēs vēl ilgi visticamāk. Bet, konkrēti kāds hokejs, Lauris Dārziņš, Ņiževīs, kas vēl, Laviņš, tādi visi vecie, kas tādi, un arī kopā ar viņiem sanāca uzspēlēt, tā kā tas tā pirmā, īpaši tā pirmā pieredze, kas kopā ar visiem spēlē, ar Daugaviņiem, vai ne? Tas bija tāds mazais sapņu piepildījums. Labi, tā, kad tu ienāc izlasē, bija kaut kāds, kādreiz viņiem bija iesvētības, tādas arī nepatīkamās lietas. Tu sajuties, kā ir jaunajam ienāk Latvijas izlasē? Jā, izlasē gluži tā nav. Es neteiktu, ka ir jaunu iesvētības. Jauniem ir savi darbi. Jauniem ir jālasa ripas pēc treniņiem. Jaunajiem būs jādara, jānesā formas. Tādi jauno darbi, ja? Bet tās gluži iesvētības gluži nebija. Nē. Bet kaut kur tu esi saņēmis saskāries, ārzemēs spēlējot? Jā, hokejā ir daudz tādi paradumi. Es nezinu, kā par to nosaukt. Ja tu esi junior komandā pievienojies, teiksim, Kanādā, tad viņiem ir tādas iesvētības, kad pieņem tev komandā, un tad tur jāiet cauri visādiem uzdevumiem, kurus nevajadzētu, laikam, teikt pie mikrofona, jo viņi arī ir traki uzdevumi. Ir, jā. Tāds nekaitīgākos tu pasaki tomēr. Nekaitīgi. Ok, tas ir viens interesants. Piemēram, viņiem vienu dienu veterāni, kas ir vecāki spēlētāji, izveido frizūru, un viņiem jāstaigā 24 stundas. Viņi nav nekādi frizieri, viņi vienkārši nogriež. Un tad viņiem jāstaigā tā pa pilsētu 24 stundas. Tā ir viena no iesvētības daļām. Tā bija nekaitīgākā, ja? Tā bija nekaitīgākā, jā. Kādas vēl? Nē, pārējās nav labas pieminēšanai. Nē, es nezinu, jauniešiem internets ir, es nedomāju, ka tas baigi pārsteigts. Bet tās fotorēdzes, teiksim, tādas lietas paliek komandas iekšienē. Un tādas, teiksim, pa pilsētu tad kāds žurnālists varbūt var nofotografēt to frizūru, bet, visas pārējās iesvētības daļas, jā. Tāds tā kā ballīte ir, var sakot. Un tas ir runāja par 17, 18, 19 gadu Kanādas junioru vecumu tādu. Pastāst tad uzreiz par to Kanādu. Tev tas bija tā kā mērķis, kā virzīties tajā hokejā vai vairāk tā apstākļu sakritība, ka tev tā sanāca? Katram ir savs ceļš, tā kā nav viena pareiza ceļa hokejistiem, jauniem hokejistiem. Es biju tāds, kas nospēlēja Latvijā līdz 17 gadiem. Citi uzskata, ka jābrauc prom pēc iespējas ātrāk. Cits brauc uz Zviedriju vai Somiju. Un no visiem ceļiem var gūt panākums. Ja? Tā kā mērķis bija spēlēt Kanādu junior līgā. Laikam, ka bija tomēr, jo es uzskatīju, ka tas ir viena no labākajām junior līgām, kur spēlēt, un daudz gribēja tur spēlēt. Jā, kaut kā tā. Paraksturot to ikdienu, ko tas nozīmē tā kā būt jauniem hokejistam Kanādas junior līgās? Dzīvošana viesģimenē, ja? Skola, treniņi, kā tas viss tur saliekās kopā? Tieši tā, tāpēc, ka spēlētāji aizbrauc tur jauni, 17 gados pats angliski daudz vēl nemaz nerunāja, un diezgan sakārtots ir tur spēlētājiem, kurus pieņem no citām valstīm, viņus ieliek ģimenē dzīvot, viņi vien paši nedzīvot, un ģimene rūpējās par spēlētājiem, pa lielam arī audzina, tāpēc varētu teikt, ka man ir tāda otra ģimene Kanādā, ar joprojām kontakts uztur, ja. Tā kā, tā ir tāda sistēma, un, var sakot, audz gan kā hokejs, gan kā cilvēks. Bet tu aizbrauc, tu saki, valodu knapi zini, kā tur skolā tu tiki cauri tikai ar to, ka esi hokejists vai bija baigi jāiespringst? Es skolā attālinātu caur Latviju. Jā, man nevajadzēja tur nekādas skolas būt, vispārējie vietējie tur mācījās, bet es mācījos attālināt no Latvijas skolas, tāpēc man... Bet valodas tiešām nemācēju, kad aizbrauc tur, es mācēju tikai pateikt yes un no. Neko daudz, bet pāris mēneši, un tev jau nebija varianti, tev bija jākomunicē. Un tad tu vienkārši klausījies viņu, un tad viņi pat atnāca. Visām tām valstīm, kur tu esi spēlējis, cik tad valodas tu esi tā uzsūcis? Es varu pateikt, es esmu spēlējis daudzās, no Somijas, Zviedrijas, Čehijas. Kaut kāds vārds un frāzes es varu pateikt no visām valodām gan jau. Bet tā tekoši tad ir tikai angļu valoda. Jā. Un turpat Kanādā, kur spēlēja, viņi franciski runā. 90% pilsētas ir franči, tā valoda arī laikam. Labi, tālmācība reāli varēja apvienot ar spēlēšanu? Ļoti palīdzēja man. Jā, varēja apvienot. Protams, arī māsas palīdzēja un ja vajadzēja vēl kaut ko, bet ļoti pretīm nākoši skolotāji man trāpījās un viss tika sarunāt un viņi saprata, kāds ir mērķis un tāpēc daudz palīdzēja. Labi, dosim iespēju, kam ir kas jautājums, jau tagad sākumā ceļam roku. Sporta skolas direktori salauzīs ledu, ja?
Sveiks, Mārtiņ, vēlreiz. Jautājums, tu par brāļiem runāji par hokeju, bet jūs tā ģimene arī kāvāties, sitāties. Cik gadu vecumā tu viņus sāki vinnēt? No sākumā noteikti viņi tev apbižoja un tu biji zaudētājos. Jā, ļoti labs jautājums. Man patīk jautājums par ģimeni, jo var pieminēt, ka man ir 2 brāļi un 6 māsas, un es esmu pa vidu. Jā, es arī savas mazās māsas liku vārtos, tā kā viņa arī ir visa daļa no panākumiem. Visādi bija, protams, arī strīdēšanās un kautiņi vai kas, tas viss ir normāli. Tas viss ir pilnīgi normāli un tiešām prieks par savu ģimeni, ka mēs esam tik ļoti stipri un vienoti joprojām. Jā, tā kā noteikti liela pateicība ir visiem viņiem. Ja runa par brāļiem, par kuriem es teicu, ka man dzīves misija ir būt labāk par viņiem, nezinu, es gribu domāt, ka man bija kāda 18, tad es varētu laikam būt labāks par viņiem. Bet viņi jau neteiks tā. Viņi jau neteiks tā. Kurš vēl nākamais? Noteikti. Klausies, šitais būs brīvajā režīmā, tāpēc droši. Jebkādu pasaules jautājumu to var jautāt. Nav tikai par hokeju. Kāds bija sajūtas kļūt par Zviedrijas čempionu? Ļoti labs jautājums. Es teikšu tā, protams, ka sajūtas ir neaprakstāmas un tā tālāk, bet man tas bija pirms gada, mēs vinējām bronzu ar Latvijas izlasi, kas bija šausmas kāds notikums. Un tagad es vinēju to Zviedrijas čempionātu, tas vairs nelikās tik labi, pat kā mēs ar Latviju vinējām to bronzi. Ja? Protams, ka viennozīmīgi, tas ir ļoti patīkami un tas arī ieraksts ir Latvijas hokeja vēsturē, jo esmu vienīgais latvietis, kas ir vinējis Zviedrijas čempionu titulu. Tā kā es domāju, tā kā beigsies tā karjera, tās arī būs tās lietas, kuras paliks atmiņā un atcerēsies vēl ilgi. Kurš nākamais? Kurā valstī tev vislabāk patika spēlēt? Redz, cik labi jautājumi, man ļoti patīk. Tā kā var jebkādus. Kurā valstī man patīk labāk spēlēt? Ļoti labs jautājums. Es nezinu. Man liekas, ka katra valsts ar savu burvību. Es biju Čehijā, apkārt Čehijai viss ir tuvu. Var aizbraukt uz Austriju, var aizbraukt uz Slovākiju, viss apkārt. Zviedrijā tagad esmu. Tur arī viss ir sakārtot. Citādāk cilvēku mentalitāte. Es biju Kanādā, es biju Amerikā. Es Floridā spēlēju, kur tikai saule, kad ir ziemas mēneši, man jāiet uz halli un vienkārši plus 30 grādi. Tad es nevaru saprast, ar vasaru vai ziemu. Tā kā grūti atbildēt tādu vienu visforšāko vietu. Katrai valstī ir sava tāda burvība, un tas arī viens liels plus no tā hokeja, kad ir tāda iespēja apbraukāt apkārt pasaulē un iepazīt cilvēku kultūru un vispār apskatas vietas tādas apkārtējās. Tā kā tas viss tāds liels plus no hokeja. Tu minēji, ka Zviedrijā citādāk mentalitāte. Kas ir atšķirīgs Zviedru mentalitātē no latviešu mentalitātes? Paldies! Jā, man viņa tāda liekas, katram, protams, varbūt tas savs redzējums uz to visu, jā. Man viņa liekas tādi, ka viņi savā čupiņā vairāk. Es tā to izjūtu, jā. Bet, tas tā, mana pieredze, jā. Protams, ka es, ka biju komandās, biju vienīgais ārzemnieks, tāpēc man arī, laikam, daudz zviedru valodas nāc klausīties, bet mana komanda ļoti visi forši džeki. Jā, bet, jā. Mums ir arī hokeja vecāku padomas vadītāji šodien tev paklausīties. Labvakar visiem. Mārtiņ, tu minēji, ka tev ir 2 brāļu hokeisti un ir 6 māsas. Tad jautājums ir, ja mēs visi zinām, ka hokejs tas ir dzīvesveids, kā jūs šo savā ģimenē apvienojāt? Jā, arī labs jautājums. Šitais vairāk man laikam mammai būtu jājautā. Hokejs mēs bijām 3. Tad mammai bija viens darbs galvenais dzīvē, tas bija aprūpēt bērnus. Tad viņa arī vadāja visus pēc kārtas. Tas ir, man liekas, būt mammai, tas ir tā kā pilna sloga darbs, vai ne? Mēs jau nebijām tikai vienīgie. Bija gan dziedāšanas tur bērniem, gan pulciņi, gan zīmēšanas un kas tik vēl sazin cits. Tā kā, laikam viņai jāpajautā būs, bet noteikti viņa tika galā ar visu. Te jāpiebilst, ka Mārtiņa ģimene ir ieguvusi Latvijas lepnumu balvu, kā gada ģimene Latvijā un ieguvusi arī goda ģimenes. Un arī talantīgās ģimenes, tā kā tur vairākas balvas viņiem. Tas mans nākamais jautājums ir, ko tev tas ir iemācījis, jo jums bija arī
līdz 20 auģu bērniem, cik es saprotu, kaut kādā brīdī ir gājuši jūs tā jau 9 cilvēku ģimenē cauri. Ko tu no tā visa esi pats kā cilvēks iemācījies? Jā, tā kā es biju maziņš, es īsti nesapratu to lielo darbu, ko mamma dara. Mamma un tāda ar lielo burtu mammu ļoti labi piemēru devis. Abi divi man vecāki, vai ne? Ko mēs varam slavēt savus vecākus viennozīmīgi. Un kā pieminēja Latvijas lepnums, kas, man liekas, stāv pāri visām hokeja balvām, ko esmu dabūjis, vai ne? Žēl, ka pašam nesanāca piedalīties tajā ceremonijā, jo ar hokeju tur bija jātiek galā. Bet, jā, liels prieks un lepnums par mammu, kad ne tikai mūsu savējos bērns, bet arī auģu bērns ir izaudzinājis, un, kā jau teicu, vairāk nekā 20, ja nemaldos. Tā kā, es jau pieminēju, tas viņas darbs un viņas dzīves aicinājums, manuprāt. Kā tev liekas, kāpēc tev tā kā Zviedrijā izvēlējās tik spēcīga komanda, ņemot vērā, ka tur ir daudz savu spēlētāju, un tev tur arī vairākumā, cik es saprotu, nelaida, bet kas ir tās īpašības, ka tu esi tur arī pagarinājis līgumu? Jā, manuprāt, vispār mums latviešiem tāda laba mentalitāte hokejā, ka mēs tādi cīņas par pilni. Mēs bloķējam to ripu ar zobiem, cīnāmies par katru centimetru, un tas tāds cīņas pars. Man liekas, tas ir tas, ko viņi redz. Un man arī tāda loma tika atvēlēta vairāk mazākumos, un man vajadzēja bloķēt ripas un stāvēt vārdu priekšā, tādu tā kā melno darbu. Un es to vienkārši pieņēmu un daru. Un es domāju, ka noteikti katram ir sava loma komandā, un labām komandām katrs zina to savu lomu. Tāpēc arī es domāju, ka tie panākumi mums bija. Kurš nākamais? Jebkādi jautājumi, ne tikai par hokeju. Pilnīgi jebkādi jūs varat jautāt. Jā, tas laiks ir roka. Reika reiziet, mums ir vēl viens. Vai tev tavi draugi un arī brāļi vasarā palīdz trenēties, vai tomēr vairāk novērš domas no hokeja? Jā, brāļi noteikti vairāk jau katram savās dzīves sliedēs ir, katrs dara savas lietas. Es jau tā profesionāli pieņemu to. Es jau pats atbildu par to, vai es būšu gatavs vai nebūšu gatavs sezonai. Draugi, protams, ar draugiem kopā trenējamies. Tagad arī ejam uz zālēm, uz lediem. Ja? Un draugi jau arī visi tie hokejisti ir arī pa lielam, ja? Tie visi dzīve saistīti. Tā kā, jā, kad bija maziņš, tad noteikti arī palīdzēja visu kaut kādus tur uzdevumus un spēles kopā spēlējām. Tā kā, jā. Jūs teicāt, ka bija tas lielais mērķis tos brāļus apdzīt, ja? Bet līdz tam lielam mērķim jau bija arī kādi mazāki mērķi. Kā viņi tā kā sakrāmējās un kāds ir tagadējais tas mērķis? Jā, pareizi ir. Man bija tāda vairāk mazāk mērķi. Kā pieņemsim, es jau minēju piemēru, kad es sēdēju Latgalē, skatījos, kā visi hokeju skatās pa televizoru, un es viņiem teicu, es vienu dienu tur arī būšu. Man tās mērķis jau galvā bija no paša sākuma. Tad es viņiem pēc 5 gadiem to saku, kur piepildījies. Ja? Es domāju, ka tas arī svarīgi, uz ko tu tiecies, ka ir tādi vairāki mazi mērķīši, kas stāv. Un tad viņus pamazām arī var pildīt. Kaut vai tas pats viens treniņš. Tev ir jāuzskrien kalnā 5 reizes, tu nostādi savu mērķi, uzskriež 5 reizes un arī ņem un to izdari. Kā tev tagad vasarā izskatās, tas viens smagais treniņš, tad arī jaunieši trenējas, viņus interesē, ko tad tie lielie cilā vai skrien, vai kā tev izskatās vasarā, tāds smagais? Jā. Nezinu, katram tur sava smagā specifika. Varu kā šodien minēt, 7 cēlos, 8 jau zāle bija. Cik 2 stundas kopā zāles process, uzreiz kā zāle beidzās, uzreiz uz ledu braucu. Notrenējos uz ledu. Tad fiks kaut ko paēst pa mājām, un nākošais darbs ir šeit, ierasties pareizi. Tā kā tas viss ir viens liels darbs. Bet jūs tā arī no rītiem visi trenēties, vai tas tev tikai tā individuāli? Katrs individuāli atbild par to, kā viņš sev sagatavo uz nākošo sezonu. Un es esmu grupā ar kādiem 6 hokejistiem. Tā kā, jā, arī ar izlases hokejistiem. Bet kāpēc no rītiem tieši tev labāk patīk tā vai vienkārši? Man personīgi labāk ir no rīta trenēties, tāpēc, ka es varu piecelties agri, es varu izdarīt darbus, un tam man būs tāds tā kā laba sajūta dienai, ka esmu padarījis to darbu, un kad varbūt var kaut ko citam pievērsties. Vakaros ir grūtāk kaut kā sevi piespiest trenēties, bet arī gadās arī tā. Bērnībā tev arī bija tie super agrie, tie rīta ledus treniņi, vai nebija tik traki?
Gadījās arī tāda īstenībā, ka pirms skolas bija arī treniņi, mums ielika kaut kādu, un tad mamma veda uz treniņiem pirms skolas, pabeidz treniņu, uzreiz uz skolu. Beidzās skola, nākošais treniņš. Tā kā 2 reizes dienā arī bērnībā, ja bija? Nu, arī tā gadījās, jā. Tā, nu kurš? Vēlreiz. Mārtiņ, kas ir tas, kas tev ļauj atpūsties un aizmirst par hokeju? Jo nevar jau dzīvot 24/7 ar to, un it cieši, kad ir profesionāls sports. Un kur ir tā vieta Latvijā, kur tev ļauj atpūsties no tā hokeja? Ļoti labs jautājums, un uzreiz nāk galvā. Es uzreiz varu nosaukt konkrētu vietu, tie ir mani lauki. Tas ir dziļi Latgalē. Ļoti tālu, 3,5 stundas, laikam no Rīgas jābrauc kaut kur. Nu, tā ir tā vieta, ka tur var aizmirst visu. Kuru vieta? No Rēzeknes, es parasti saku tā, tāpēc, ka man ir tik maz pilsētī, ka neviens viņu nezina. No Rēzeknes 30 km, tad ir Kārsava un tad ir Salnava. Es vienkārši pateicu no Latgales, tāpēc arī prasu. Nu, Es arī esmu augsts 9 bērnu ģimenē, tāpēc man ļoti Wow, interesanti. nu redz, cik daudz kopīgs. Tieši tā. Nu redz, balva arī tūmā. No balviem, tieši tā, no balviem. Kārsava, Salnava, tas ir tā vieta, tur tāds klusums ir un daba un miers. Un mēs visi vienmēr tur ģimeni savācamies kopā, gan Jāņus svinēt, gan vienkārši tā ir mūsu tāda bāzes vieta, kur vienmēr visiem būs vieta. Es nezinu, es tās laikam mazliet arī lauku cilvēks esmu, tur tāds kaut kāds miers, kā jau tur var atrast viņu. Kurš nākamais? Dosim Karīnu priekšroku jauniešiem, ja? Man tāds jautājums, kas jums ir labākais draugs no izlases? Arī labs jautājums. Labākais draugs no izlases. Nu, es laikam teikšu, ka mans istabas biedrs. Mēs visi, kad notiek turnīri un čempionāti, mēs dzīvojam pa 2 istabiņās. Un mans istabas biedrs ir Renārs Krastenbergs. Jā, un viņš arī nesen apprecējās pirms nedēļas. Tā kā sveicienu viņam vēlreiz, jā, es redzu, ka mūs filmē. Tā kā Renārs Krastenbergs būs man atbild, jo tas hokejs ir viens, bet arī ārpus hokejs svarīgi, kad ir ar kādu ko parunāties, ar kādu ko padraudzēties. Tā kā viņš būs mans labākais draugs. Jā, man bija ļoti līdzīgs jautājums, jo ir ģimene, ir hokeisti, bet ir taču draugi, skolas draugi, bērnības draugi. Kā tie tev palīdzēja virzīt tavu likteni, jo es šobrīd esmu tādā nedaudz līdzīgā situācijā. Man viens labs draudziņš tagad uz Kanādu aizbrauc, maziņš vārdsardziņš stāvēt, vairs ne maziņš, jā. Un tā kā es arī domāju, kā es varu vecākiem palīdzēt, kā es vēl viņam varu palīdzēt, kas ir tas, kas varētu stiprināt tavus tuviniekus un tevi tālāk. Jā, nu es jau domāju, ka viņš jau pirmkārt pats ir stiprs un gatavs cīnīties par vietu zem saules. Jā. Nu, tā, kad es biju skolas laikā, gluži jau viņi zināja, ka es spēlēju hokeju, bet viņi jau nezināja, cik es nopietni spēlēju to hokeju. Tikai tā, kad sāk rādīt pa televizoru vai kaut ko tādu, tad viņi tādu, wow, viņš tiešām nopietns hokejists ir. Jā. Bet jebkurā gadījumā, jebkura ziņa, jebkuras atbalsts, kad atnāk no klases biedriem, teiksim, saka, mēs skatīsimies šodien tavu spēli vai ko, tas jau iedod tādu iedvesmu un tādu motivāciju arī, ja? Kad savēji atcerās, arī vinējam to bronzas medaļu. Un es sākuma skolā mācījos klases biedriem, un arī tādu uzsit ziņu, pasaka, jā, kad es ar tevi klasē gāju un tik forši. Un tā kā patīkam, kad atcerās. Un tā kā es domāju, ka jebkādas tādas mazās ziņas ir tāda iedvesma un motivācija. Jūs teicāt, ka pabeidzāt tālmācību skolu tālāk. Kaut ko bija laiks studēt, vai kas jums vēl interesē, kas jūs varētu būt pēc hokeja? Jā, tālāk es nekur neesmu aizgājis mācīties. Es gribēju mācīties noteikti saistīt ar hokeju, ja jau visa dzīve tomēr pavadīt un mācīts. Esmu mācījies hokejā pa visu pasauli. Ja. Es gribēju to, bet kaut kā grūti bija apvienot ar tālmācību. Es īsti neredzēju iespējas, es biju interesējies. Ja. Bet pagaidām es nekur nemācos. Ārpus hokeja, pēc hokeja, kas notiks, redzēs. Es domāju, ka vai hokejā palikšu, vai arī ir savas idejas, arī savi blakus biznesiņi, ko tagad cenšos attīstīt. Tā kā, redzēs, tad jau dzīve rādīs. Tu pieminēji, tev viens no tādiem melkiem bija Rodrigo Laviņš. Viņš ir tā kā ļoti atklāti runājis par to, cik viņam savulaik bija grūti spēlēt, ja viņam spēle negāja, viņš lasīja internetu komentārus, tad viss palika sliktāk. Un, piemēram, tur
olimpiādē pirms spēles ar Krieviju nav gulējis visu nakti un tad iziet un nevar nospēlēt. Tev arī ir šādi līdzīgi stāsti, cik tomēr tas var traucēt, jo tu teici, ok, mēs uzvaram medaļu, tur tev atcerās pamatskolas draugi, kad ir kaut kāds pretējs iznākums, viss var aiziet ļoti pretēji. Jā, es domāju, ka katrs no hokejistiem saskarās ar tādām problēmām, ir īpaši mentāla problēmām, ka, teiksim, tu neesi nospēlējis spēli labi, un tu vienkārši sevi sodi par to un domā par to, un tu nevar aiziet gulēt. Tas ir katra hokejista stāsts. Tas ir 100% visiem. Tas ir atkarīgs kādu, un tu tiec galā ar to. Bet kā tu tiec galā? Es kaut kā esmu iemācījies, esmu diezgan mierīgs tāds. Katram savs viedoklis ir. Es esmu tur, kur es esmu, noteikti savu iemeslu dēļ, esmu strādājis smagi, un man, teiksim, tādi kaut kādi komentāri, vai man viņi gluži netraucē. Es kaut kā esmu iemācījies sadzīvot to, jo mēs visi esam skatuves, katrs spēlētājs. Vienu dienu hokejā tas ir tā, vienu dienu tu esi varonis, otru dienu varbūt tas vissliktākais. Jā. Tā kā ir jauna diena, vienu dienu tev nesanāca, ej nākošo parādu, aizej iemet golu un atkal tas varonis. Tā kā, jā. Bet tā ir joprojām, ka jūs tā aktīvi arī lasat tās lietas, ko vienkāršā tauta pirms domā, kas tā kā liekas, nebūtu baigi jādara, jo jūs spēlējat labāk pa viņiem, kas raksta tos komentārus. Jā. Protams, ka gadās visādi. Protams, ka gadās ieraudzīt, tu jau gribi vai negribi. Tu dažreiz varbūt skaties to Instagram un tev izmetās virsū sajā. Tā kā nevar no tā gluži aizbēgt. Kādreiz tu kaut ko redzēsi. Vai es sēžu zītīgi un lasu, ko man saka tas un tas. Nē, tā nav. Kurš vēl kaut ko? Anda atkal. Es tur stāvēšu blakus to mikrofonu. Reku pēc tam divas meitenes priekšā jautājumu jums būs. Jūs esat atnākušas tagad šeit. Protams, ka jāuzdod. Es gribēju pačukstēt meitenēm jautājumus, bet pēdējo vismaz pagaidām. Vispār hokejisti, cik man zinām, hokejisti ir diezgan mainticīgi. Vai tu esi mainticīgs un kas ir tas, ko tu noteikti nedari? Jo es zinu, piemēram, kad ir hokejisti, kas spēļu dienā neceļ telefonu. Viņi vispār nezvanīs. Kas ir tas, ko tu nekad nedarīsi pirms spēles? Labs jautājums, un es piekrītu, hokejisti ir ļoti mainticīgi sevi. Es nenosauktu par mainticīgu, bet, piemēram, ja es esmu iemetis golu iepriekšējā spēlē, es darīšu visu tieši to pašu, ko es darīju tajā dienā. Ja? Tā kā savā ziņā tas ir mainticība. Ja? Ko es nedarīšu, teiksim, telefonu necelt. Es domāju, ka tas vairāk tāds saistīts ar to, ka tu gribi fokusēties, un tu negribi, lai tev neviens distrakto, nezinu, kā būs latviski. Novērš uzmanību. Novērš uzmanību, jā, tas tāds fokus liež to hokeju. Citādi par mācībām tādām, gluži nē. Tikai par to teicu, ja es iemets golu, tad es darīšu visu to pašu. Labi. Tur ir sacensība, kurš vairāk pajautās. Vai Nanda vai ko viņš? Vai jums izlasē bija tāds, kurš bija ļoti motivējošs bez Daugaviņa? Daugaviņš mūsu kapteinis, protams, ka viņš motivēs mūs. Vai bija vēl kāds, viņš gribēja paprasīt? Jā. Mēs visi jau viens otru atbalstam. Es nezinu, es varu nosaukt konkrēti vienu cilvēku. Mēs visi esam komanda, mēs visi atbalstam viens otru. Es domāju, tas ir svarīgs darbs, tāpēc arī mēs vinnējam to bronzu. Mēs visi bijām viens par otru. Vārdsargs mūs pavilka, aizsargi mūs pavilka, uzbrucēji iemet. Tas ir tāds, visi atbalsta viens otru. Tāpēc es nezinu, vai vajag vienu gluži izcelt. Man liekas, tas ir noslēpums. Un arī, ja tu pats esi komandā, atbalsti to, kas tev sēž blakus, un viņš arī atbalstīs tālāk. Būs kaut kas interesants. Labi. Tad pēc šī jautājuma tad man arī uzreiz tā kā tālāk ir. Tā kā jūs spēlējāt to bronzas gadu, tur tiešām varēja ļoti labi novērot, kad ir totāla komandas spēle. Principā, ja skatās kaut kādas, kuri neizdevušies čempionāti, tur to komandas spēli neredz. Kas jums tur, teiksim, tā kā, tu saki, tā kā māņticība, tu skaties, ko darīja iepriekšējā reizē, centies darīt nākamreiz atkal. Kāpēc nesanāk, teiksim, šogad? Jā, tas nav tā kā pārmetums, viss kļūdās. Tieši tā. Tāds ir sports. Vienu dienu tu esi pirmajā vietā, vienu dienu tu esi varbūt arī pēdējā. Visu, ko es varu pateikt, ka mēs ejam un darām visu, ko vien mēs varam izdarīt, lai uzvarētu. Jā, protams, ka tas bija citādāk un jāņem vērā daudz faktoru. Mēs bijām pasaules čempionāts notika ir Latvijā. Un mūsu fanu atbalsts, viņš tā palīdz. Tā mūs stumj uz priekšu, vai ne? Un mēs jau
Tas bija pēc bronzas čempionāta. Mēs dabījām 3. vietu. Un visi jau gaida, ka mēs katru gadu vinēsim 3. vietu. Ja? Cik mēs reizes esam vinējuši 3. vietu? Vienu reizi tikai. Kas to zina, ka mēs vinēsim nākošais pareizi? Tā kā, manuprāt, mums ir jāsaprot, pieņemsim, tā kā mēs ejam spēlēt pret Zviedriem, mēs esam vienmēr bijuši tādi, ka mēs atcitīsimies, aiziesim iemest 1 vai 2 mēs iemetīsim. Bet mēs vienmēr tā kā esam no tāda tā kā mazliet no otrās komandas mēs ejam. Mēs bloķējam rips, mēs ejam sitamies. Nevienam nepatīk spēlēt pret latviešiem, jo viņi zina, ka mēs esam tādi motori, vai ne? Man liekas, tas tāds mazliet pietrūkums šajā čempionātā. Es neatceros, bet ilgi es nesēju. Es atceros, ka man teica sēja, viņš man tā sasēja tās slīdes, ka man asins tur necirkulē. Tad laikam bija jādomā, pašam jāsāk siet, bet es neatceros, cik labs jautājums īstenībā. Nezinu, es ceru, ka līdz 1. klasē gan jau, kas mācēju siet, es neatceros. Gribēju paprasīt par to tavu darba ikdienu. Profesionāls sportists darbs, viņš nav tāds klasisks biroja darbs, kur tu aizēji 8, 5 esi mājās. Kas plāno tavu dienu un kā tu izdomā tieši, vai tieši tik man vajag treniņu, vai tādu, vai šitādu, vai tev ir kaut kāds plānotājs, kas to izdara tavā vietā, vai tas klubs to dara, ar draugiem aizēja kaut kur uz zālīt kopā, bet, vai ir kaut kas tev to liek kopā visu un ievirza, kuru kad jādara? Es pats to daru. Un, ja es NHL tajā apgrozībā, es atceros, kas biju nodraftēts tur, tad viņi sūtīja plānus pavasar, teiksim, kas tev jāizdara, ko mēs no tevis gaidīsim, kad tu atbrauks. Ja? Tagad es pats sev visu plānoju. Man mājās ir tāds tāfele, kur es esmu sarakstījis pa datumiem. Šodien man tas, šodien tas, šodien tas. Cik daudz jātrenējās? Kā tu pats jūties? Galvenais tev uzdevums ir jābūt gatavam sezonu. Tas, cik tu daudz to ieliec, katram diezgan personīgi tas ir, jā. Tā kā, atbilde būs, ka es pats plānoju, un man viss sarakstīts ir pa detaļām, un vispār nav laika, nevar paspēt visu izdarīt. Tev no latviešiem viens no augstākajiem draft numuriem, kāds bijis 4. kārta, laikam bija 3. kārta Toronto. Kā tu pats vērtē, kā tu tiki tik augstu, un kāpēc nesanāca, vismaz līdz šim vēl nav sanācis spēlēt NHL? Es tiku tik augstu, jo mani nodraftēja pēc U18 čempionāta, un es biju top 10 rezultatīvākais visā tajā turnīrā, kas ir ļoti labs rādītājs, jo tur tagad spēlē viss NHL zvaigznes, kas tur bija tajā. Tāpēc noteikti man paņēma tik augstu, kāpēc nesanāca, tas ir labs jautājums. Es domāju, ka noteikti tur ir jābūt kaut kādai veiksmei. Nezinu. Visu, ko es varu pateikt, es gāju, darīju. Visu, kas ir pēc savas labākās sirdsapziņas, man nav vispār ko nožēlot. Apstākļu sakritības vai kaut kur netrenējos pietiekoši, kas to lai zina. Tā kā grūti atbildēt, kāpēc. Vienkārši ir no latviešu spēlētāji, kam arī nav sanācis teikuši, tas, ka tu esi latvietis, vismaz kādreiz tur tā kā nepalīdz tajā visā. Varbūt arī ne. Kas to lai zina? Es tiešām nezinu. Bet tagad tu redzi tavu komandas biedru, tur Ābols, Balinskis, tādā jau diezgan lielā vecumā nonāk NHL. Tev arī ir bijuši piedāvājumi, piemēram, pēc pagājušā gada čempionāta, vismaz kaut kādas sarunas vai interesi? Nē, man nav bijis kopš man nodraftēja, tad man tur aizmainīja uz citu klubu, un neko daudz neesmu dzirdējis no tās puses. Bet noteikti ir iespēja joprojām, ko parāda sevi labi Eiropā, tā, kad visiem acis plācis un muti vaļā, jā. Es domāju, ka joprojām ir iespēja visiem, tā kā jā. Tas ir mērķis droši vien, jā, joprojām. Vai vairs ne? Es domāju, ka tas visiem hokejistiem mērķis, tā kā tas nevienam nepazudīs, tas taču ir pati augšgala. Kurš no zāles? Cik treniņu nedēļā? Sezonā vai kad nav sezona? Tagad, teiksim, vasarā, visas darba dienas, brīvdienas es paņemu brīvākas no sportošanas. Zāle ledus. Jā, bet jāskatās, tur ir dažādāk treniņi. Vienu, teiksim, zāli katru dienu gluži nevajag, jo, kad tu kādu zālē strādā, tu iznīcini savus muskuļus, tad viņiem vajag laiku, lai sadzīst, un tad viņi ir stiprāki. Tad tu ieliec kaut ko citu, kaut kādu skriešanu, varbūt kaut kādu sporta spēli, pludmales, volejbols, futbols, jā. Tas ir dažādība. Kāds personīgi par to atbild un skatās. Man daudz patīk, man ļoti patīk sporta spēles, tāpēc arī man
Ar ģimeni bieži sanāk uzspēlēt, ko mēs pludmales volejbolu uzspēlējam, ar brāļiem tenisu uzspēlējam, tas paddle tenis ir spēlēts, spikebols. Zini, kas ir spikebols? Nē. Nezinu, tur tā bumbiņa apkārt, kur sit tāds batu tīkls, reko zina. Tas ir jau sanācis bērnu uzspēlēt. spēles. Tā labi ir, tā laba. Ļoti laba reakcija un koordinācija. Tā kā jā, visas sporta spēles patīk. Inlaina jautājums. Inlainā arī starp citu vasarā spēlējam. Tas arī viens no treniņiem ir. Ar ko viņš atšķirās? Tas ir hobijs mums. Mēs priekam. Kopā sanākam ar draugiem uzspēlēt. Daudz lēnāks nekā hokejs. Uz skrituļslidām. Inlaina hokejs, tas nozīmē bez spēka paņēmieniem. Viņš tās lēnāks ir. Tur tu izbaudi. Tagad tu spēlē sezonā hokeju. Tas ir darbs. Tu daudz to nevar izbaudīt. Tas ir smags darbs. Tagad tu vasarā paspēlē hokeju. Tas ir priekam. Es domāju, ka tā ir tā atšķirība. Nu, kurš vēl? Vēlreiz lūdzu, nedzirdēju? Beigusies aktīvā sezona, ko jūs darat tad? Hokejisti tieši? Vai es tieši? Nu, ja beidzās sezona, parasti viņi paņem visi hokejisti 2-3 nedēļas pauzi. Vispār neko nedara, pavadu laiku ģimenēm, aizbrauc varbūt kādā ceļojumā. Nu jā, man šogad nesanāca nekādu pauzi lielo paņemt. Bet, nu jā, tad... Kā kurš paņem? Citi paņem 2 nedēļas, citi mēnesi. Katrs personīgi skatās. Tā kā ir komanda, tad jā, bet pēc tam, kad beidzās tas hokejs, kāds tā vairāk pa sevi. Skatās savus grafikus, savus treniņus un tam līdzīgi. Tieši tā, un es atkal katrs ir savs. Nu, pirms gada tu noskrēji 3 km 11 minūtēs, nu, tad tu centies būt labāks. Ja? Tas ir pilnībā ar visu, kaut vai zālē, cik smagi tu cēli svarus vai cik ātri tu noskrēji. Tā kā salīdzini pats ar sevi. Jo, piemēram, es esmu PSRS produkts izlases, un mums bija ļoti vienkārši. Mums bija tik un tādam rezultātam. Tu atbrauc uz Maskavu, un tev tas rezultāts ir jāparāda. Ja nav, savu naudu biļeti uz mājām. Jā. Nu, redz, vai svars, piemēram, pa lielu svars, piemēram, Kalnslēpotnē. Nu, es varu pieminēt, piemēram, katrai komandai, varbūt ne katrai, bet pirms tu aizbrauc sezonu ir jānodot tāds VO2 tests. VO2 maks, ja? VO2 maks. Un viņi pārbauda skaitli, kā tu tur esi. Jā. Nu, tad tas viņiem. Un ja tu neiekļaujies tajos rādītājos, tad viņiem ir iespēja samazināt tev algu, vai arī vispār aizsūtīt mājās, ja tu neesi fiziski gatavs. Jo līgumā ir ietverts punkts, ka tev ir jābūt fiziski gatavam iet iekšā hokeja sezonā. Kurš? Vēl tāds jautājums, diezgan agrā vecumā aizbrauc projām. Kādas ir tavas attiecības bijušas ar treneriem? Gan bērnu vecumā, jauniešu, gan arī tagad. Kas ir tas, ko tu novērtē treneros? Jā. Man ir bijuši tādi 2 lielākie treneri, 4 gadus vai 5 abi 2. Tā kā tie man bija tas lielākais faktors. Kur tie bija? Eduards Ziļevka, Boris Bispens un Aleksandrs Rašetņikovs un Vladimirs Rašetņikovs. Jā, tie bija lielākie. Un ļoti daudz ietekmēja manā hokeja karjerā. Tieši šie treneri, manuprāt, treneris ir ļoti svarīga lieta. Ļoti svarīga lieta. Un, protams, ka joprojām kontakts ir ļoti labs un atcerās un sarakstās, ja vajag kaut ko. Un katru gadu es veidoju tādus kopā sajiešanas pasākums ar saviem bijušiem komandas biedriem. Tā kā, jā, treneru daļa ir ļoti svarīga arī, manuprāt. Bet ar treneri un komandas biedri jūs, tā kopiena, kas jūs bijāt jaunieši hokejā, tā kā turaties joprojām kopā. Tas ir svarīgi jums, ja? Nu, vienreiz gadā vasarās cenšos savākt visus kopā. Visiem, kur esmu spēlējis vienā klubā, Sāgā, un cenšamies savākt visu to, kas ir gājuši cauri. Lielākā daļa no viņiem nav slidojuši. Viņi vienreiz gadā slido tikai uz to pasākumu. Ja? Arī tie, kas negrib, galvenais, ka vienkārši savācās kopā. Jo tas hokejs, tas ir veidot tādu kā brālības, varētu teikt, kam viss iet cauri, tās nometnes un vienkārši tādu draugus dzīvi pa lielam un atcerās visus tos laikus un tāds patīkams kopā sajūšanas brīdis.
Un kāpēc tieši tev ir svarīgi uzņemties to iniciatīvu un savākt? Tev jau ir ko spēlēt, viņiem jau nav. Jā, es nezinu. Laikam visnopietnākais piegājis tam hokejam, arī biju kapteinis ilgus gadus, visus tos gadus biju savam klubam. Un, jā, šogad mēs drīz savāksimies, bet es nezinu, vai pašam sanāks tur ierasties, bet, jā, kaut kā tā. Kalnu slēpošanas treneris Siguldas sporta skolas, ļoti aktīvi. Es zinu, ka hokejs arī izmaksā diezgan daudz. Es informēta. Līdz tev bija šie līgumi, kad tev maksāja par to, ja? Un uzturēja un visu finansēja. Līdz tam, kamēr tev ir tas pirmais līgums, kurš maksāja par tevi? Jā, ļoti labs jautājums. Ir īpaši tāpēc, ka man bija liela ģimene. Ar naudu bija lielas problēmas. Lielas problēmas, nemaloši. Bija ļoti grūti uzturēt īpaši mani, kad tās nūjas plīst un forma dārga un vispārējais. Man par laimi bija cilvēki dzīves gaitā, kas man palīdzēja, kad es biju jauns. Un tagad es viņiem varu pateikt paldies. Man pirka gan nūjas, gan jaunākās slīdes, gan jaunākā forma. Kaut ko viņi redzēja manī, nezinu, kāpēc viņi palīdzēja, ja? Bet es varu būt tikai pateicīgs un joprojām uztur labu kontaktu ar tiem cilvēkiem. Un tagad atpakaļ cenšos iedot kaut ko, varbūt kādu biļeti, varbūt kādu nūju. Tā kā jāsaka, paldies ir viņiem, jā. Bet tie nebija tā kā no tavas ģimenes, ja? Tie bija vienkārši labvēļi. Jā, tie bija vienkārši hokeja fanāti, ja? Ko treneris varbūt pateica kādu labu vārdu un palīdzēja vienkārši redzot kādu perspektīvu varbūt. Cik gados viņi tā kā sāk iet tev palīgā? Kaut vai tas pats mans pirmais treneris, viņš man arī palīdzēja. Jaunākās formas pirka, jā, tā kā jāsaka paldies. Kad es biju 10 gadu vecs, un arī tā kā man bija 14, 15, arī tad vēl viens cilvēks palīdzēja. Tā kā, jā. Bet tā braukšana uz Ziemeļameriku lielā mērā arī tev atrisināja šīs lietas, tās finansiālās, tur tev došien visu iedeva. Jā, tur jau viss profesionāli sākās, tur ne par ko nebija jādomā, kā tikai spēlēt hokeju. Reku priekšā bija jautājums tev pareizi? Apmēram cik reizes vakarā tu esi fanam iedevis savu nūju? Zini, mums tās nūjas nav tik daudz arī, ja mums viņas iedod, ja, bet, lai mēs varētu dot pēc katras spēles, parasti ir tā, ja mums ieplīst kādu nūju, tad mēs varam viņu atdot, ja. Bet tā, kad pilnīgi parastam svešam fanam, ja, kurus nezinu, es nevaru iedot nūjas, jo man vienkārši nav viņa tik daudz, ja. Bet, jā, es nevaru tev nosaukt precīzi numuru. Ir gadījies, varbūt, kas iedod, ja kāds atnāk ar īpašu plakātu vai ieliek kādu īpašu domu tajā visā, tad varbūt, jā. Bet es zinu, ka visi fani, protams, nūja, tas ir tāds ļoti liela dāvana, bet hokejistiem viņu arī nav bezgalības. Mums tik, cik iedod, mums viņas tik arī ir. Parasti es atbildu, ka man vienkārši nav nūju. Ar ko es spēlēšu, es atdošu savus nūjas, jā, tā kā tā. Mums arī notika nometnes Priekuļos, un tur mēs satikāmies ļoti bieži katru gadu gandrīz, kad braucām ar hokeja komandām. Un viena diena bija tāda, kad bērns skatās, ka visi hokejisti izdzīti ārā un skrien stundu vai cik pa apli vakarā. Viņi jautā, kāpēc viņi skrien vakarā tik daudz? Es saku, droši vien kāds viens ir nogrēkojies un viss komanda skrien. Un bez tam pajautājām, jā, ka bija visiem jāģaunodot telefonu un vienam bija 2 telefoni. Un visi komandas skrēja Priekuļos stundu, man liekas, jā. Kā jautājums ir tāds, kā jūs tagad to komandu saliedējat, lai jūs būtu tas viens kulaks? Jā, arī tādi gadījumi ir bijuši vairāk tie, ka mēs bijām jaunāki, kad nepaklausīja treneri kaut kādam, ka pasaka 10 jāiet gulēt, tad jāiet gulēt. Bet mēs, ka jauni, mums jau patika kaut ko kārtas paspēlēt vai pabļaustīties pa istapu, tad bija arī dažreiz sodi. Treneris pateica, ienāk, pārbauda, neguļat 6 no rīta. 3 stundas pa mežu lika skriet. Arī tādi gadījumi ir bijuši, jā. Katram savs veids, kā pieiet pie tā visa, bet, hokejs ir disciplinēts sporta veids arī, jā, tā kā tas ir ļoti svarīgi. Kāds bija jautājums, kā komandu saliedēt? Tagad es jau gribētu teikt, ka mēs visi esam profesionāli, visi ir pieauguši cilvēki, visi saprot, kāpēc mēs esam ieradušies un ko mēs darām, kāpēc mēs darām.
Nu, daudz, es domāju, tur nevajag. Nu, ko tik palīdz kādus vārdus motivējošs, ja, atrod treneris. Nu, jā, bet pārsvarā visi esam profesionāli, visi saprotam paši. Mums ir komandas saliedojuši pasākumu, nezinu, kopā golfa aizējām paspēlēt, vakariņās ar ģimenēm aizējām, jā. Nu, ir tāda arī pasākuma, jā. Mārtiņ, vai un ja būtu iespēja mainīt kaut ko, vai tu izvēlotos otrais hokeju? 100%, jā. Noteikti, jā. Hokejs, man liekas, hokejs tas ir viens, es jau pieminēju, ka ir ļoti paveicies Latvijā man būt hokejistam. Tas ir man ļoti paveicies. Kaut ko mainīt, nē. Tas hokejs iedod arī dzīvei ļoti daudz lietas, kā pieminēja tā disciplīna, kā pieminēja tie draugi, ar kuriem iet cauri visādām grūtībām, labiem mirkļiem, sliktiem mirkļiem. Nu, jā, tā kā, nē, es nemainītu, ja man personīgi prasa. Vai tu uzskati, ka papildus vēl hokejam ir noteikti vajadzīgi citi sporta veidi, kā piemēram vismaz bērnu un jauniešu vecumā vieglatlētika vai kaut kas tam līdzīgs? Vai tu to uzskati, ka tas ir vajadzīgs? Un, jo šobrīd ļoti daudz domā vecāki, ka tas nav vajadzīgs. Vai tu vari kaut kā parādīt un pastāstīt vecākiem un pašiem bērniem, vai ka tas ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs? Kādas ir tavas domas par tiem papildus sporta veidiem? Jā, es varu pateikt savas domas tikai. Pats personīgi arī vieglatlētikas treniņos piedalījos. Manuprāt, hokejs jau paši par sevi ir tādi daudzveidīgi. Hokejs māk gan bumbu spēlēt, gan futbolu, gan basketbolu, gan visu sporta veidus. Tā kā, manuprāt, ir svarīgi būt daudzpusīgam, mācēt daudzas lietas. Vieglatlētika ir viena daļa no tā, jo tur attīst pavisam citas muskuļu grupas un pastāst kādi vieglatlēti, kā viņi skrien, kā viņi lec, tas tev padarīs tikai stiprāku, ātrāku un veiklāku. Ja? Tā kā man atbild, protams, ir jābūt daudzpusīgam. Reiz vasarā tas hokejs nav tik daudz, tie lēdi nav tik daudz, tāpēc izmanto to laiku un aizēju uz vieglatlētikas treniņu. Es pats tam gāju cauri arī, tā kā es piekritīšu. Ja man prasa, tad es teiktu, ka arī vieglatlētika ir daļa, lai būtu par labu hokejistu. Bet katram ir savs ceļš. Nav viena pareizā. Artūrs Irbi, kad mums bija ciemos, tad viņš stāstīja stāstu, kā viņš tika galā vai pārmācīja komandas biedru Karolīnā, kas viņam nepatika, jeb slikti uzvedās komandas iekšienē. Tev, braukājot pa pasauli, arī ir bijušas situācijas, kad ir kaut kāda komandas biedra, kas derdzās, riebjās, un ko jūs tādos gadījumos kā komanda darat? Es tev pateikšu priekšā, viņam sanāca to komandas biedru izvilkt Ziemassvētku tajā apdāvināšanā, un viņš viņam uzdāvināja uzpurni un sieviešu sporta kruštu, jo viņam bija bišķi liekais svars. Jā, nu viņš tā pasmējās par viņa dāvanu. Ir izplatīts tie Ziemassvētku dāvanas, tad viss tādi uztais kāds jociņus, pasmejoties, uzdāvina kāds dāvanas. Ja, bet tur tā doma bija, ka viņam tā kā riebās tas komandas biedrs. Jā, es sapratu. Nu, man gluži nav tā bijis, es nezinu. Grūti pateikt, man nav bijis tā, ka tur, protams, ka hokejā mēs esam 20 cilvēki. Nu, tu nevari izpatikt visiem, un arī tev nevar pateikt visi, vai ne? Nu, nezinu, es varbūt nerunāju tik daudz, zinu, to cilvēku, varbūt, ja man kāds nepatīk. Bet nav man tāds problēmas beig bijušas, tāpēc, nezinu, nav man ko pateikt pat. Pastāst par kautiņu kaut kādu iespaidīgāko, jo tur arī ir bija labs stāsts, gan jau, ka tev ar kaut kāds ir. Par kautiņu, jā. Cenšos atturēties no tās, domāju, ka tas nav tur vajadzīgs ļoti, jā, bet dzīvē visādi gadās. Nezinu, uz ledus sanāca, kad spēlēju. Es pa ledu arī domāju. Jā, uz ledus sanāca, kad spēlēju KHL-ā. Tad tas, zin kā, hokejs jau tāds emocionāls sporta veids. Kad tu ripa ir viena, bet spēlētāji 10 grib to ripu, vai ne? Kas sanāk, pagrūstīties, kāds pagrūš stiprāk, tu pagrūd apakaļ stiprāk, un tad jau uz emocijām un tā uz karstasanību sanāca, jā. Tā kā, jā, es nezinu. Tāda viena stāsta, tāda baigi leģendārā tev nav, ja? Nē, vienīgi tas, kad es esmu tikai priecīgs, kad ir tāds Gordie Howe hat-tricks, ja varbūt ir dzirdēts, jā, hokejā, ka tu iemet, atdod piespēli un vēl izkaujies. Un tas man sanāca tieši pirms jaunā gada, kad spēlējām Dinamo Rīga. Tad tas ir arī viena lieta, ko atcerēties, kas esmu tādu piepildījis, ja? Un tas bija pret kapteini pretējās komandas, tāpēc man tāds īpašs gandarījums. Es jauns puisis pret tādu pieaugušu vīrieti jau, ja? Tā kā tas bija pāris gadus atpakaļ. Bet kā iedalās šīs lietas? Kādreiz tur diezgan strikti bija, tu pārkāpi rupi noteikumus pret pretinieku komandas līderi, tad tu rēķinājies, ka tās komandas tur tā kā tafgais nāks, tad tev izreitināsies. Tas joprojām tā ir, vai tas ir mazinājies hokejā? Tas noteikti ir mazinājies, bet joprojām ir nerakstīti likumi.
nerakstīt likumu, ko nerakst. Ja? Nu, tu nedrīkst aiztikt vārdsargu. Ja tu aiztiks vārdsargu, nu viss, tad tev uzreiz lidos visi virsū. Tas ir nerakstīts likums. Ja tu uztais kādu rupju, tiešām rupju tur iegrūd mugurā vai tur uz traumu tuvu tādu spēku paņēmienu vai vienalga, nu, tad skaidrs, ka tev spēle būs smaga un tev meklēs, vai ne? Bet, nu, tik traki kā tur agrāk, kad uzreiz tur cimdi pa gaisu un tev grib tur sasist, nu, baigi nav. Bet NHL tas vēl citādāk ir. Eiropā tas bišķi mazāk. Nu, dažiem tā sanāk, tāpēc rupji spēlēt gluži nevajag, un tas arī gluži nav vajadzīgs, vai ne? Satraumēt kādu, neviens jau negrib satraumēt, tas viss ir tāds gadās. Hokejs ir ātrs sporta veids, tāpēc dažreiz jau nevar nokontrolēt, kas tur kā notiek. Jauns jautājums, un cik labi. Vai tu esi aiz dusmām kaut kad saplēsis noju? Pasaki lūdzu vēlreiz tagad. Vai tu esi kaut kad aiz dusmām saplēsis noju? Jā, gan jau kā esmu, bet es neesmu tas noju plēsējs, kas no dusmām plēš nojas. Es domāju, ka es esmu varbūt kādreiz. Kurš plēš izlasē nojas visvairāk no dusmām? Kurš plēš nojas? Kāds varbūt var pateikt, ka ir redzēts, ka kurš saplēš? Ķēniņš. Ķēniņš ir karstasnīgs arī gadās noteikti, jā. Nezinu, vairāk kurš. Nu, tas emocijas. Man? Nu, noteikti tādas emocijas, ka kaut kas nesanāca, vai ne? Bet es neesmu tas noplēsējis. Nu, gadījās, ka maziņš bija vai neiemet kādā svarīgā brīdī, vai ne? Tas tāds pēkšņais tāds. Tas jau nav vajadzīgs. Nu, dārgs ir. Tagad tu pieminēji maziņš. Nu, tagad Latvijā pēdējā laikā daudz to skandālu ap vecāku izdarībām sportā, kur hokejs vienmēr tās ambīcijas, tā saucamie trakie vecāki, kaut kāda grupiņa basketbolā tagad kaujās. Ja? Kāds ir tas tavs redzējums, kāpēc tas tā notiek un kā tas varētu nenotikt hokejā, piemēram? Jā, grūti spriest. Kā vecāki jau grib, ko vecāki grib? Viņi grib vislabāko priekš savu bērnu, pareizi. Kāpēc noteikti radās nesaskaņas? Noteikti ir miljons un viens iemesls, kāpēc varētu būt nesaskaņas. Jā. Es teiksim, neatbalstu to, ka vecākam treniņu laikā vajadzētu kliegt uz bērnu treniņu laikā. Jā. Ja tu gribi kaut ko pateikt, pagaidi, kad atnāks mājās un var kaut kā mierīgā gaisotnē pastāstīt. Jā. To es neatbalstītu viennozīmīgi. Tāpēc jau ir domāts treneris, vai ne? Tā kā noteikti tā ir tāda gara diskusija, par ko apspriest un runāt. Jā. Bet spēlējot citās valstīs, tas ir līdzīgi, vai pie mums tas tā emocionālāk notiek? Zini, man nav sanācis skatīties bērnu treniņus. Vismaz manas komandas biedrs neviens nelamā no laukuma. Vismaz lielos džekus. Es redzēju, ka kāds lamāt vecāks. Jā. Bet kāda bija tavu vecāku attiecībā uz hokeju un tām spēlēm? Tie bija mierīgi? Jā. Man uzticējās laikam treneriem. Man nekad nekas nebija teikts. Varbūt kāds motivējošs, kad pats varbūt vērsos pateikt kaut kādu problēmu, ja? Tad man varbūt kādu motivējušu lietu pateica, bet visādi citādi man lika mierā un ļāva man un treneriem darboties. Gluži man nav viens tāds. Es esmu mūzikā tik daudz, man var patikt no visādiem žanriem, visādas dziesmas. Man nav tāds viens, ka riktīgi patīk. Tiešām no katra žanra var izvilkt vienu dziesmu, bet mūsējā prāta vētra noteikti patīk. Ir īpaši pēc tās bronzas medaļas, manuprāt, vētra ausīs skanēja ilgi. Es nevarēju, tā kā visas tās bronzas dziesmas un kur ir man lidmašīna, jā. Tā kā tas. Es nebiju aizbraucis, nebija laiks, mums tur raustīja uz visām malām, jā. Reku puisim jautājums bija pareizi? Nebija jautājums? Tad tu žāvājies vienkārši, jā? Negrib man pajautāt kaut ko? Ne? Labi. Kurš grib pajautāt? Nebiju. Es uz koncertiem daudz neeju. Nav laika aiziet. Nē. Tā man nebija nekad problēma. Nekad nemeklēju nekādas attaisnojumus, kā netiks treniņu vai kas. Tā reāli man nebija problēma, es nezinu. Bija ļoti daudz treniņu, kur negribējās tiešām ierasties, bet, tad bija kaut kāds spiediens, ka visi taču būs. Es viens pats nebūšu. Ja? Kaut kādā veidā. Protams, ka ir bijuši grūti treniņi, kur tu negribi. Ja? Skolu gan es pamēģināju pasačkot bisīt, bet
Skolā man gan bija dienas, kad bija kaut kāds lielās esejas, tad gan es pateicu, ka man temperatūra vai galvas sāp. Tur gan es varu atzīties. Tagad es varu atzīties. Ļoti labs jautājums. Ot, ir visādi. Čehijā, pieņemsim, kurš spēlēja. Spēles laikā tie fani turpat mūziku neliek starplaikos, jo fani visu spēli dzied dziesmas, saukļus. Tur viņi pat neliek mūziku. Bet, kā jau pieminēju, nekur, nevienā citā valstī uz šīs pasaules bronzu nesvin tā, kā mēs nosvinējam. Nekur. Tā kā arī kā mūs šeit visus hokejus mīl, nezinu, staigāja pa ielu, nāk klāt, nofočēties, parakstīties. Tā kā nekur citur, man liekas, nemīl to hokeju kā pie mums. Tā kā noteikti, ka Latvijas fani mums ir citā līmenī. Vēl kādam? Nu tad, teiksim, mēs tev paldies. Mēs tev speciāli esam arī dāvanu sagatavojuši. Speciāli ar pašu rokām radītu tev Siguldas zelta rokas, Siguldas labākais galdnieks Gints Apins ir sagatavojis tev speciāli veltījumu. Tā kā liels meistars virtuvēs un trepēs, ja tev vajag, tur jūs tur numuriem apmainīsiet. Aplaudēsim Mārtiņam Dzierkalam, kurš šodien bija pie mums ciemos. Nāks skatūs. Pasties, wow. Nopozējiet fotogrāfiem arī.